vēl bija 7:15. Nakts bija ļoti silta, bet arī šeit naktī pēc 3-4, man liekas, pārgāja pāri pērkona gaisa, tā kā vīrieši vēl aptuveni laikā starp 3-4 nāca ārā un slēpa mantas un skatījās nojumes, lai tas lietas nekrājās. Bet viss kārtībā. Tagad jau visam diezgan apžūs pasaules patīkams laiks un izcils laiks vingrošanai. Brīnumainā kārtā visu vēl guļ manēja. Esam izbraukuši pa pilsētiņu Mariboru. Vēlo izbraucienā diezgan tādā karstā plus 29 grādu temperatūrā, bet pilsētiņa ir ļoti skaista un brauciens ir patīkams par spīti tam, ka ir diezgan karsti. Mēs tūlīt startējam no Slovēnijas pirmā kempinga, kur mums patiesībā ļoti patika. Es nemanām nofilmēju blakus buseņu, par kuru mēs ar Uldu runājām, ka mēs manifestēsim savu tādu nākotnē. Pēc gadiem 10-20. Tas mūsu kaimiņiem. Mūsu kaimiņiem ļoti fantastisks. Vienkārši visu, ko var vēlēties, un tāds ir, ka tiešām var izskatās, ka var arī aizbraukt līdz Marokai. Bet ko es gribēju pateikt, ka ir precīzi nedēļa, pirmdiena. Mēs pagājušajā pirmdienā aizbraucām, ir nedēļa, un šorīt svinīgi izmazgāju pirmo reizi matus ar brīnišķīgiem Silmaču ešogu šampūnu, un pirmo reizi arī mēģināju mango kondicionieru. Un esmu ļoti apmierināta. Šeit gan ir svelme, un es viņus esmu jau uzspraudus augšā, bet tūlīt mēs brauksim senāk. Mēs šodien līdīsim malā un kāpsim Līņšu pilī, tā kā būs arī smuko matu diena. Uz pili nevarēja braukt ar nemaskatiem matiem. Tūlīt startējam 9, un mums ir 2 stundu brauciens, kas mums visticamāk būs 3 vismaz stundas, un 2 mums ir nopirkts biļetes uz Alas tūri. Neesam tur nekad bijuši, esam full of excitement. Sveiciens, mēs rulējam pa Slovēniju. Esam pametuši to pirmo Slovēnijas kempingu, kas saucās Kekets. Mums ļoti patika tur. 2 dienas tur palikām, bišķiņa atpūtāmies no tā braukšanas un skrējiena. Tagad mēs dodamies uz tādu nākamo apskats vietu, Alu, un tur ir arī Preģemas pils, kas ir tādā klintī. Mēs braucam uz turieni, jūras rīles mums rādīs, jo viņi tur jau ir bijuši. Bet atkal vējs mūs izved pa kaut kādu apveceļu, lai mēs ietaupītu 15 minūtes un braucām reāli pa serpentīniem. Un man ir reāli bail no augstuma. Dažreiz tāda sajūta, ka man ļoti ātri sitās sirds, un dažreiz tāda sajūta, ka es gribu kāpt ārā. Nu, it sevišķi, tāpēc, ka šis autobus, brīnišķīgs autobus, bet viņš neiet īpaši ātri un pārliecinoši augšā kalnā, kur ir 18 grādu slīpums. Likās kā 30. Jā, likās kā 30, bet bija tikai 18. Bet Uldis ir mierīgs. Tagad atkal braucam taisnu, un es arī esmu mierīga, bet ir ļoti romantiski. Šeit ir tādi iekopti vīnogulāji, iekopti ābeļu, tādas plantācijas, un tās visas mājiņas gaišas ar oranžajiem daksteņu jumtiem. Tiešām ļoti romantisks brauciens. Matilda ir pie vecvecākiem, un Teodors Čuča aizmugurē mēs ar Uldi izbaudam. What now? Tehnisko? Kā tu jūties šodien? Ļoti labi jūtos, jā, ļoti labi. Kā tev patīk šis brauciens? Šis brauciens, smuki, viss ļoti smuki. Es nezinu. Tīri no tehnoloģiskā viedokļa. Man liekas, ka mēs tikko nodeldējām kalotkas uz kaut kādu 2 mm nost. Un reāli ar pirmo ātrumu mēs pazāģējām kaut kādus, puskilometru. Bet tā tīri. Tas nozīmē, ka mums var bremzes beigties jebkurā brīdī? Nekādā gadījumā. Bremzes mums ir ļoti liels bremzes. Mums ir lielākās bremzes no visām vieglajām mašīnām. Viss pīsiņš. Čau! Pīsiņš. Nu tā, mēs esam Poddiemā, Preģiemas pils un Postoina ala. Nevis džu. Skats ir brīnišķīgs. Mēs, protams, atkal ēlāk nekā domājām ieradāmies. Un tagad apēdam vakardienas tortīļas pārpalikums. Katram tieši pa vienai sanāca. Ģērbam silta drēbes, jo alā ir 10 grādi. Un skrienam, esam parkingā. Mums gan ir noskatīts jau kempings, bet nepaspējām līdz kempingam un atpakaļ. Tā kā ēdam parkingā, ģērbamies, skrienam uz Alu. Mēs esam gatavi uzsākt ceļu Alā. Šitāds vilcieniņš, un tagad brauksim cauri Postoinas alai. Esam sasnieguši Preģiemas pili. Alā bija, mums viss ļoti patika. Aizskrējām fiks uz kempingu, aizsatām vietiņas. Un tagad dosimies tur Klints pilī. Satikām latviešus. Tā izskatās no ārpuses Preģiemas pils. Lejā ir kazeņas, gotiņas.
Un vispār tā ainava skaista, romantiski. Tā Slovenijā šķiet tā. Mums Rūda šķiet, ka ir romantiski. Nu, dodamies uz mašīnu. Vispār neviena cilvēka nav. Kad mēs atbraucām, bija ļoti daudz cilvēku. Mēs mierīgi izteigājām pili un tieši, kad grasījāmies jau kāpt lejā, sāka diezgan stipri līt. Nevienam nebija lietus jakas, ne lietus sargu un Jūras ar Ilzi ar motoroleri. Mēs esam ar buseņu. O, kaut kur vēl zibeņo. Un kaut kur ir tāda migliņa smuka. Un jā, tad nolēmām ieiet vietējā rodziņā, paēst un tad atbrīvot sevi no vakariņu gatavošanas šodien. Un kamēr mēs rodziņā bijām, tikmēr visi turisti prom, visi autoplači tukši, tikai gotiņas un kaziņas uz pils fona. Nu, ļoti mīlīgi. Brauksim tagad uz kempingu. Kempings ir netālu 15 minūšu braucienā no šejienes. Ar pirmo acu uzmetienu nebijām tādā stāvā sajūsmā, tāds bišķi aizaudzis, bet, nu, labs ar visām telpām, labiekārtotajām un baseinu, ko mums likās, ka mēs noteikti gribēsim, jo bija plus 30, bet tagad pēc lietas, protams, gaisa temperatūra mazliet nokritusies. Dodamies mums vēl tehniskā tolets pauze brālim, kas arī piedarās pie lietas, par ko arī vienmēr jārēķinās, bet viss ir labi.